Domes priekšsēdētājs un cilvēki nenāk vispār pretī un tā sakarā tām pašām reģenerācijas rūpnīcām ignorē iedzīvotāju vēlmes un domas. Tas ir viens un otrs. Prezident kungs, kāda ir jūsu redzējums saskāros un saskaramies ar to šīs reģenerācijas rūpnīcas sakarā, kad izveidot, piemēram, atkritumu pārstrādi, nekaitējot videi un visam pārējiem otrreizēji atkārtotajai izmantošanai, konkrēti, piemēram, plasmasei, kas ir vidē draudzīga, bet nenotiek nekas. Šobrīd 9 mēneši cīnījāmies ar Lijā un tagad ar Varam cīnāmies. Un nedod finansējumu un atļaujas. Jo tāpēc, kad ir iesniegti visi projekti, ir sastādīti visi korekti dokumenti, pirmo reizi bija ar papildinājumiem, dabujām, uzrakstījām visus papildinājumus, aiznesām, atkal jautājumu, un šobrīd ir pēdējais brīdis tam visam, lai dabūtu kaut kādu finansējumu un uzbūvētu šādu kaut kādu pasākumu, lai varētu mazināt reģenerācijas rūpnīcu attīstību. Liek visādus spieķos, visādi, un šobrīd Varams uzdod jautājumus, kas tīri cilvēciski Latvijā nav atbildami. Ir tāda sajūta, kad mums, diemžēl, sadalās investīcijas tur, kur vajag, ministrijām. Bet jums ir tā kā pašām tāds biznesa projekts, jā? Jā, protams, man ģimenās projektus, jā. Un tā doma ir, ka tas varētu būt tā kā alternatīva. Jā, es atvainojos, jūs, protams, neesat lietas kursā, bet īsumā vienkārši, lai jūs saprastu, kad katru gadu mēs vairāk šķirojam atkritumus, un tā ir tāpat kā Vācija, mēs varam nonākt pie tiem procentiem, tīri reāli. Mums ir ļoti nešķirota, diemžēl nesaprot kādā iemesla pēc papīrs, ļoti daudz un plasmasa, kas sastāda apmēram kaut kādus 30%, es varu kaut kur kļūdīties par pāris procentiem, vēl plus 32%, 47–50% mēs jau šķirojam. Tātad paliek ļoti maz un bioatkritumu. Bet, lai cilvēkiem palīdzētu un attīstītu kaut kādu biznesa schēmu, kas palīdzētu ienest budžetā naudu un nodokļus un darbvietas, tā vietā gadu jau gandrīz ar 9 mēnešus mēs cīnāmies ar birokrātisko aparātu. Un kulāros tiek teikts, ka, diemžēl, jūs ar strīpas mums esat vajadzīgi, tāpēc, ka naudiņa jau ir sadalīta. Kāds jūs viedoklis, vai tas ir normāli? Tā kā jūs to stāstat, tas neizklausās normāli, tas ir vienkārši atbildams. Tā ir realitāte. Bet varbūt izdarīsim mazliet savādāk, lai arī kādu zinām jēgu no šīs sarunas. Man būs lūgums, kur man ir. Varbūt Zana paņems kontakts. Zana paņems no jums kontakts, vienkārši atsūtiet lūdzu īsu aprakstu, kas tur īsti ir, jo man ir tagad grūti tiešām tā ļoti īsā brīdī saprast, bet jo tas reāli ir. Projekti varētu būt taisnīgi kaut kur varbūt sadalīti, varbūt nē. Varbūt ir vienkārši nevēlēšanās, varbūt kādam liekas, ka ir tas pats projekts, par ko jūs minējāt, reģenerācijas, kas liekas labāks. Es vienkārši apsolu, ka mēs pajautāsim pāris jautājumus Varamam. Parasti, ja prezidenta kancelē pajautā, vismaz cenšās atbildēt pēc būtības. Vai tu lēmumu mainīs? Viss ir korekts, un tas ir pie tām rūpnīcām, kad tas veidotu mazāku to ietekmi un mūsu sabiedrība būtu tīrāka. Bet tikai uzmanīgi tajā brīdī, kad nonāks līdz sabiedriskai apspriešanai, gan jau būs arī kāda, kas teiks, ka ar šo nav labi. Tā kā, zinām, iedodiet. Labi. Zanīt. Paldies, Liels.